Labrīt! Labrīt! Mēs ar Elitu Patmalnieci šajā burvīgajā pavasara dienā sveicam jūs virtuvēs, viesistabās, lauku namiņos, es nezinu, kur vēl, gultās, kur nu kurš ir ieradzis brokastot. Mēs šeit lieliskajā galerijā Centrs vīna studijā ēdam garšīgus desertiņus, smalkojam rozā vīnu un drīzumā iesāksim sarunu ar mūsu viesi. Kas gan ir mūsu viesi? Es domāju, ka lielākā daļa brīvdienu rītos šķirstot glancēts skaists žurnāls, skatoties uz modelēm un teju aizritējušām 2 nedēļām, kuras bija piesātināts ar modi, reti vien aizdomājamies par tādu lietu, kas šīs skaistās bildes un lietas rada, un mēs izdomājam jums mazliet pavērt šīs durvis un parādīt, kas īsti veido modes bildes. Un viens no Latvijā viens no vislabākajiem modes fotogrāfiem, nebaidos šī vārda, un kas sadarbojas ar vislielākajiem modes žurnāliem, ir šodien ciemos. Un bet es viņu pirmo reizi redzu, piemēram. Nu, tu jā redzi. Un arī nezinu vispār, kurš ir baigi populārais. Es zinu, piemēram, Deinātu un tā visus tos vecos fotogrāfus. Nu, vecos, bet redz, kas nu, ir jā, laiks tā tad iet. mums jāiet jaunā fāzē, un tad mēs zinām, kādi ir modernie cilvēki, modernie fotografi, kas veido tādu tēlu, tā kā modē tagad ir kaut kas tāds savādāks nekā agrāk. Un es domāju, ka pienācis laiks tomēr pateikt vārdu un uzvārdu mūsu šīs dienas viesim, un mums ir ciemos Vladimirs Svetlovs. Labrīt, Vladimir! Labrīt! Labrīt! Labrīt, ļoti patikamies šeit atrasties šodien. Un man liels prieks, ka jūs mani uzaicinājāt, jo parasti mēs ir tie neredzamie cilvēki, kas stāv aiz spoguļā. Nē, tu esi redzams, jo redz, mums plāni mainījās, tas ir neglīti, protams, tavā klātbūtnē to teikt, jo mums bija par ģeniālu fotogrāfu sauktais Nils Vilnis šodien domāts uzaicināt ciemos, bet cilvēks izrādās ir, nu, ziniet, tā jau ir aug buciņš, aug rādziņi, un laikam ir modes fotogrāfi, kur var atļauties vienkārši uz brokastīm nenākt vai vienkārši brokastis nēd. Un tāpēc es domāju, ka mēs esam ilguši lielo lozi uzaicinot tomēr šīs dienas viesi. Jā. Par modes fotogrāfiem. Es sadarbojos ļoti daudz, un ar modes fotogrāfiem tūlīt pat man nākamnedēļ ir atkal jauna, imidžu bildes fotosesija. Un ir tā, ka ir izaugusi vesela jauna paudze, nevis gados jauna, bet pilnīgi radikāli jauna paudze modes fotogrāfijās. No kurienes jūs tā atnākat? Kur jūs uzrodaties? Tas ir nepārtraukts process. Es gribu pateikt, ka tas ir māksla, kuru veica jaunie cilvēki, kuriem ir pārpildīta enerģija ar idejām, kuriem gribēs to taisīt. Un tādus cilvēkus ir milzīgi daudz. Un arī šodien ir daudz jauniešus, kuri nodarbojas ar fotografiju. Un ir daudz vēl jaunākus cilvēkus par mani, kuri grib un kuri ar milzīgu enerģiju taisa to šodien. Un mūsu starpā ir ļoti stipra konkurence. Redz, bet tomēr skaties, tad mēs secinām, ka, teiksim, tā moda un tas ir jauno laiks, un mēs esam kādu laiku bijuši, un tad mēs tā kā aizējam, bet, teiksim, tādā, tur vajadzīgs tas jaunums, vai ne? Nemaz, jūs nekurā gadījumā neaizējat, jo cilvēks, kamēr viņš taisa modi, viņš ir jauns, jo tas ir veids, kā palikt jaunām uz visu mūžu. Tad es domāju, ka man krunku kā nav, tā nav, jā. Un nebūs, un kamēr tu taisīsi modi, tu vienmēr izskatīsies perfekti. Jā, bet varbūt tas, kas valkās man modi, vairs tādi neizskatīsies. Klausies, bet tagad ir tā, ka fotogrāfs, man asociējas tā, ka fotogrāfam ir obligāti jābūt fotokamerai, bet tagad fotokamera ir visur. Man pat bail iet uz toaleķi, jo man ir bail, ka arī tur kāds, teiksim, telefonos visur ir. Kas ir vajadzīgs, lai tu kļūtu par fotogrāfu, vai tā ir tikai kamera vajadzīga? Jo mēs visi esam fotogrāfi, mēs kaut ko klikšķinām, kas tevi padara par fotogrāfu? Tas mākslinieks. Es godīgi sakot, nezinu atbildi šo jautājumu, jo tiešām mēs visi esam fotografi, un pareizi atkarīgs no vēlmes radīt savas bildes. Un tad, ja tu ir ko parādīt, un ja ir cilvēki, kurus spēj to novērtēt, tad tu esi... Kāda ir tava pirmā bilde?
Nozīmīgākā. Nē, es domāju, pirmo. Es atceros, ka es brāli kokārs menu nofotografēju. Pats tam attīstīja, un tur bija tā, ka koks ar brāli bija vienādi melni. Kāds tev bija aparāts, un kāda tev bilda, un kāda bija tā situācija, tad, kad, teiksim... Es bildēju ar visu, kas bija pieejams, jo es nebiju labs fotogrāfs, man vienmēr sanāca tādas izpildušas, es nedomāju, ka tas bija māksla, vienkārši es biju neveikls fotogrāfs, kurš nezināja visas tas tehniskas detaļas, kā tur attīstīt. Tas bija ļoti grūti, un tāpēc man vienmēr nekas nesanāca. Un es domāju, ka labāk man tādu kameru, kura pati visu bildēs, un tad vienkārši es varēšu reģistrēt to, ko es redzu. Un es nezinu, varbūt nozīmīgāka bilde man bija tāda, kad es nobildēju savu draugu, kurš es esmu vizuāls, es nevaru pastāstīt par bildēm. Viņš sēdēja tā, kaut kā tā, apskaužot kājas. Viņš bija tāda grezna... Tas bija noskaņa. Viņš bija tāda grezna kleita. Tā bija māksla jau, principā. Nē, viņš vienkārši sēdēja uz tāda Tallinā izpluduša Rīgas fona, kā parasti bija liels lietus, pelēkais debesis. Un tas bija nejauši. Nē, tu vienkārši nevarēji viņu nenofotografēt. Tas bija inscenēta bilde. Es tā iedomājos, draugs gleitā uz dūmakaina Rīgas fona. Nu, nejauši, ja tas būtu, es gribētu zināt, kur sēž draugi gleitās uz Rīgas fona. Nē, es domāju, ka priekš manis fotografija tas vienmēr ir tāds teātrs, kad tas ir inscenējums. Es ikdienā nebildēju. Man tomēr fotografēšana asociēs, tas ir process un darbs un radīšana. Un tāpēc es labāk vērēšu ar acīm ikdienā to, kas notiek, un atcerēšos. Principā tu esi tā kā mākslinieks, tā kā gleznotājs, kas kaut ko iecer, viņš glezno, bet tu... Māksla ir tā mūsu bagāža, kuru mēs varam paņemt no māksliniekiem un tālāk ieliekt savos darbos. Tas bija šoks, es redzēju vientuļo vīru Tomu Forda režisēto. Nu, tas jā, varu zināt, ar ko es runāju. Vienkārši tik krāšņu, ģeniālu, līdzsvarot filmu es nebiju vienkārši redzējis. Es 2 reizes skatījos, jo tas vispār man neraksturīgi, jo es kino neskatos, ka tādu, jā. Bet, ģeniāls darbs. Bet, skatītājs atvainojos, man ir neliels tehnisks problēmas ar man aparātu. Tā ir par Vladimiru. Nē, par Vladimiru tā gan nerunāsim, jo mēs tomēr atrodamies, mēs atgriezīsimies pie mākslas, modes un fotogrāfijas pēc īsa mirkļo, jo elita un es mazliet esam atlasījuši labāko mūsuprāt, ko piedāvā galerija centrs un lieliskie veikali šeit galerijā centrs. Un mēs izdarīsim nelielu atkāpīti, ieskatoties tendencēs. Jā, par cik mēs esam galerijā centrs, tad mums arī jāinformē sabiedrība par modes jaunumiem. Un kā zinām, tagad pavasars lēni nenāk, bet viņš ir tomēr nācis, un mēs redzam veikalu plauktos. Ir kolosāls krāsas košas. Šis ir no Ivo Nikolo dzeltens, vienkārši rozā sarkan, šī no veikala Snoba ir kolosālākā kleita, kaut arī ārā ir pelēks, un es šodien pieskaņojos fotogrāfam, jo vislabākā fotogrāfija melnbalta, protams. Nu, nezinu, jau skatās, tad tu bet veikalos ir ļoti košas krāsas, piemēram, Teist Latvija mums piedāvā, man liekas, šī sezonas man vispār vadošā krāsa, šī rozā krāsa. Ļoti skaista soma. Jā, tā ir no Teist Latvija, redz viņiem jaunu formu izveidot. Bet ļoti skaista. Tāda liela, superīga soma. Tad reku vēl no veikala Elmaris ir. Arī, tas tādām sievietēm. Jā, bet latviešu sievietēm kleitiņas. Elitiņi, es bieži vien dzirdu, kad sievietes, kuras varbūt nenēsā 36. izmēru, saka, viņām nav ko vilkt, tad galerijā centrs tomēr ir ko vilkt. Šis veikals tieši piedāvā šādas kleitas. Tā nav kleitā, ir somiņa. Šī soma no aksesuāru veikala, arī kolosālā dzeltenā krāsā, tas mums asociēs arī lieldienām un pavasaru, un tomēr ienāk tā krāsa, un mēs visi esam priecīgi. 2 burvīgi zaķīši, tiesa, kabaču formas zaķīts man uz galvas sakarā. Šitās krutas kurpas, 139 lati, no Šuls Store. Es nesam bildējušies, kur jā, kolosāli, kad es biju Parīzē arī, tur visādas, tagad modēs, starp citu ir Lady Gagas kurpes, var teikt, ka kurpēs kaut kāds jauns pavērsiens tādiem papēžiem. Jā, nav siltumnīcas uz galvu modē, jo Lady Gagai, man es tur drīz tomātiņas iedēs. Tās no tā veikala. Redzi, šeit ir soma liela, tas ir tā kā
Vladimiram varbūt tādam vīrietim ar Tā ir piemērotu ļoti jauka ceļojuma Somijā ritenīšu apakšā, un kur No izvēlkamās. kāda veikala viņa bija dāvana? Es nezinu, es veikals nosaukšu tūlīt, tu beigsi savu performansu. Timberland, es domāju. ka tas Timberland, bija vispār Timberlandam jāsaka ļoti liels paldies, jo saskaņā viņi ir sarūpējusi mūsu šīs dienas viesim dāvanu, bet to es, protams, Chester, raidījumu beigās. piemēram, Chester arī kolosāls kurpīts. Ļoti skaists kurpīts. Tātad ir vispār tā kā divkrāsains, visādas tāds krāsainas, vispār šī vasara būs ļoti krāsaina. Un ir stabili papēži, bet par tendencēm mūsu no elites puses mēs parunāsim mazliet vēlāk, kad Vladimirs pārģērbsies. Bet tagad es gribu atgādināt vēlreiz, piedodiet, bet es domāju, varbūt tas ir lielisks ceļvedis jums. Tā kā Teist un Latvijas, Snops, G-Star, Elmāri, redzi, šīs ir kolosālās brilles, Pradas brilles. Nevajag manis ap citu Dior brillītes. Redziet, cik es smuks izskatos. Nē, man vajag šitās. Tev vispār piestāv. Ne, beidz raukt Vajag degunu. labās baltas brilles, tas super. Tikai 155 lati Prada, made in Italy. Pagaidi. Tikai 155, nu jā. Šīs ir arī super. 115 lati. Šitās ir arī kaut man šitās arī piestāv. Nu, tev piestāv. Tagad tu vari iet pa kādam paņemt palūgt naudu iestādīt kaut kur. Nē, baigi labās. Vispār mums ļoti krāsains tendences un viss notiek. Es teikšu, tikai jāgaida tas siltais laiks. Labi, tu man maz neļauj līdz galam pateikt saka. par Chesteru. Es gribēju pateikt, ka veikals ir Chester lielisks Ivo teicu. Nikolo. Tad ir The Shoe Store, Timberlands, es jau pieminēju. Profois, tas ir jauns veikals, ja nemaldos. Varētu tā būt? Profs. Jā. Tie bija tie drukātie krekliņi. Nē, Parfois. Mīļā, pasaules optika, to mēs teicām, tēbode un accessories. Te boda, kur ir šie aktuālie Latvijas krekliņi. Vispār ļoti kvalitatīvi tie krekliņi. Un tas varētu teikt Latvijas prece, kur daudz izmanto. Pagaidu, protams, teiks Latvija, taču arī ir Latvijas Un tur ir Rīga rakstīts. Arī tie slavenākie krekliņi, man liekas, ko viņi nodrukājuši. Tu neticēsi, bet Šanhajā es redzēju krekliņu uzrakst Rīgu kopā ar Parīzi, Londonu, visu tādas apdrukātas redzi, jo mums ir- Un Rīga arī bija virsū. Jo mums ir ļoti skaists pilsētas nosaukums, vienkārši un labi uzdraukājams. Jā, pilsēta jau vairs nav nevainas. Jā. Ejam tālāk. Kas mums ir? Neteikšu. Es domāju, ka mums vajag šīs dienas Pievērsīsim Vladimiram. Jā, jo Vladimirs runā tā ēteriski, bet man arī patīk tas, ka viņš atklāti atbild, ka, piemēram, es tur nevaru to, es nevaru cilvēku galvu zīmēt. Es visu varu uzzīmēt, tikai ne cilvēku galvu, piemēram. Kā tev ir vēl kāda cita talanta, izņemot to, ka tu redzi šīs mizanscēnas, ka tu vari viņas iemūžināt? Ja runājot par zīmēšanu, protams, es arī neprotu zīmēt cilvēki galvas. Bet elite zīmē tikai galvas. Mēs Tikai varētu zīmēt dibenus, Kāpēc? vai atdot viņai galvas piezīmēt. Tims Bērtons, tad Parīzē Tims Bērtona izstāda, un viņš ir arī, Es kur tā šausmas redzēju, jūs divas kolosālākā dienas tā negulējat. izstāda, un viņš ir arī tagad ir teicis, ka tomēr cilvēkam nav jāprot zīmēt, bet galvenais ir, kas galvā, tā ideja. Galvenais, tas mozgs, smadzenes, kā saka. Bet tā bija, Koko Chanel nevar sačī nepret zīmēt. Viņa viens nezīmēja. Viņa zīmēja. Vajadzēja, jā. Man vajag pirms bildēšanas, man jāsaskicē tas bildes, ko es bildēšu savādāk. Tu saproti, nu jā? Jā, un tas sanāk ļoti tāds primitīvs, minimalistisks zīmējums. Bet galvenais, ka tu zini, ko tu gribi, tas ir svarīgāk. Jā, jo ļoti daudz cilvēku ir pasaules, kas ir gatavi kaut ko izdarīt, bet viņam vispār nav domas, un ir lieliski, ka kādam ir ideja, ko dot citiem realizēt. Tas ir kādreiz burvīgi. Pastāst, tad tu uzzīmē tās savus skices, jā? Tas ir, protams, komandas darbs, es neteicu to viens, jo īpaši šodien tas viss atkarīgs no tā, ar kādiem cilvēkiem strādā. Ja? No visas komandas. Es esmu komandas cilvēks. Es nevaru viens atnākt un apģērbt, uzkresot. Tas tev nav vajadzīgs. Jo... To nedrīkst darīt. Tas ir profesionāli, kad tu dod citiem darbu. Man vajag mani komandu, manas cilvēkus, manas stilisti. Kādi tev ir tie tavi cilvēki, piemēram, stilisti? Mans mīļākais stilists Anna Volkova, ar kuru es ilgus gadus strādāju pie pastaigas. Kādreiz sen, kad Vlasova bija vēl stiliste, nevis fotografē. Jā. Bet kā fotogrāfi viņa ir lieliski. Viņa ir lieliski. Viņa izjūta labi tādas. Viņai ļoti labi tādi komerci. Perfekti viņai sanāk. Perfektas sievietes, pašpārliecinātas, stipras. Un tagad Lilita ir Marija Rudikova, laba stiliste. Džoja, Anita Altmane arī perfekta gan dizainere, gan stiliste.
Un visi šie cilvēki satikamies kopā, mēs domājam par to, ko mēs bildēsim. Mēs domājam par vietu, mēs domājam par tēlu, mēs domājam par to, par savu varoni. Un tad arī jātaisa to, ko mēs bildēsim. Tas ir interesanti skatīties arī. Tas ir tā kā filmēt filmu īstenībā, jo tas, ko es mīlu fotografēt, mīlu stāstu. Es mīlu to, ka es varu uztaisīt reālu storiju par cilvēku ar varoni, ar viņu pārdzīvojumiem. Ja? Un tas ir... Tas svarīgākais, lai nav plika tā foto. Jo savādāk skatoties uz to, kas ir uzvilkts, tas, kas neredz neko izņemot drēbēm, viņš redzēs, tāds krekliņš, tāds uzvilciņš, tāds biksītis, jā. Bet mums jāliek daudz vairāk, savādāk šis bildes būs garlaicīgs. Nē, viņš nav īsti garlaicīgs. Es tieši stundu pirms nākšanas šeit tieši runāju par telefonu, es organizēju sev fotosesiju, man vajag imidžu bildes jaunas, un bija tā, ka daudziem cilvēkiem, piedodiet skatītāji, bet trūkst iztēles, un redzot, viņš uz pakaramo kādu lietu, viņš neredz viņā nepieciešamību, jo viņš neredz, kā tas izskatās, un bieži vien šī komanda un fotogrāfs, protams, rāda šo situāciju, šo stāstu, kur tev varētu tas būt. Nē, protams, tu neesi vēl katalogam, tur fotogrāfs, kas nobildē plikas mantis. Tas ir cits. Klausies, es domāju, pienāca laiks tomēr paprasīt jautājumu kādiem no mūsu šīdienas viesiem, jo ne tikai jūs pie saviem datoriem, bet arī mums šeit Omeligā Vīna studijā ir viesi, ēd brokastis kopā ar mums, izšķirās riebīgi, ietur brokastis kopā ar mums, un es domāju, ka jau kādai no viešņām vai viesim, kā to pateikt, es nemāku pateikt pareizi, būs jautājums Vladimiram. Jā, man ir jautājums. Vai vārdiņš tev ir skaistā meitene? Jā, man ir vārds Dārta. Un man jautājums Vladimiram ir, vai kādā fotosesijā ir bijis kāds interesants atgadījums, kāds kurios, un varbūt varat īsumā pastāstīt par to? Nē, nav. Bez kurioziem. Es esmu varbūt pārāk nopietns cilvēks. Man viss ir dubult paredzēts, viss negrib. Visbriesmīgākais, kas varētu notikt, kad vienreiz dzīvē man tas bija, kad pēkšņi pilnībā nepamatoti mūsu modelē bildēšanas laika atteicas fotografēties. Mēs paceļamies agri no rīta, 6 no rīta, savācam mantas, izdēmies mašīnā, paņemam modeli, aizbraucam pie jūras, salikām, uzgrimējam, uzvilkam drēbes, un ja paskaties uz sevīm, nē, es negribu. Es šo nevilkšu. Un aizgāja tālu, tā kā pie horizonta tukša pludmale, neviens cilvēks, 6 no rīta, un ja aiziet vienātne, un es biju tik šokēts, ka es nevaru teikt ne vārdu. Man galva griežās visādas emocijas, bet es nespēju. Un tas bija vienreiz mūža, kad kaut kas tāds ar mani noticis. Bet kā tas beidzās? Tu viņu nefočēji? Beidzas. Protams. Es viņu panāktu un piekautu. Pagaidām, tu pierunāji viņu fočēt. Nē, nemaz. Es biju tik šokēts, ka tu biji mēms. Es biju mēms. Un vienkārši nākamdien viss notika no jaunas. Atkal mēs pamadamies 5 no rīta, savācam drēbes, paņemam citu modeli, aizbraucam pie jūras, visu sabildējām, visu brīnišķīgi, viss bija ļoti smuki, jauki. Paldies Dārtai par burvīgo jautājumu. Un tev ir dāvana kārta no Elmārī par lielisko jautājumu, bet es gribētu to piebilst, par mani klīdu leģendas, jau tagad klīst, ka es esot vispretīgākais dizainers Latvijā, jo es vissliktāk izturēties pēc modelēm. Es izārstēju 15 gadu atpakaļ, arī pusi no Latvijas modelēm izārstēju. Es tiešām esmu sits ar pakaramo pa muguru. Ar pakaramo pa muguru. Nē, pilnīgi nopietni, tāpēc, ka bija tā, man bija nodrīzināt mani. Mūsdienas tas nav atļauts, tas ir nekorekti. Man ir izārstēta frizieri un rimētāja kompānija, un ir brīdināts. Ja kaut viena modele pateiks, ka viņai nepatīk šāda makartas sakārtojums vai šāda lūpkrāsa, momentā tiek man pateicis, viņi tiek sūtīti mājās un uzliekts veto, nekad mūžā viņi vairs netiks. Nē, tas nav. Katram ir jādara savs darbs. Modelē ir jādemonstrē tērps, frizierim jādara to nodemonstrēt, vai nav modele. Viņa nav modele, viņai ir kas liec, viņai jāiet stāv govis,
vai lasīt pudeles, vai kaut kas Mūsdienu modelis vairs tā nedara nekādu. Es zinu, ka viņi ir ļoti disciplinēti, viņi atnāk pirms bet es biju pirmsākumos, kas viņus ārstēja. Labi, tagad uzdos jautājumu viesis arī kāds vīrietis. Jā, man sauc Dzintars Beitāns, violnieks. Ļoti patīkami. Es gribēju pavaicāt, es saprotu, darbs, jūs saņemat arī naudu, bet tā no cilvēciskā viedokļa tomēr tas ir arī emocionāls darbs un radošs. Vai jums ir gadījies arī kādā no modelēm cilvēciski iemīlēties, jā, vai arī jūs vienkārši nodalat darbu un kaut kādu tādu privāto dzīvi? Vai bijis tā arī? Īstenībā es ļoti kautrīgs cilvēks, un varbūt arī šīs profesijas izvēle saistītā ar to, ka es savādāk nevarēju iepazīties ar meiteni. Nē, tas būtu pat trāk. Tomēr man bija pieredze arī pirms fotografēšanas iepazīties ar meiteni. Bet es nevaru veidot nekādas attiecības ar modelēm. Tas būtu neētiski, nelikumīgi. Nē, protams. Agrāk jau gan fotogrāfi nefotografēja, kamēr nepārgulēja kaut kā tā. Lai tā rastos kaut kas. Es jau redzēju žurnālos, redz, ko tu darīji. Nē, bet principā redzi, tu es vēl pat arī gribētu tas bildes redzēt. Jā, bet tu tomēr tu arī tāpatās vienalga divu veidu mīlestību. Vai tu iemīlies pīstam, bet tu mīli viņu kā modeli. Varbūt tev patīk modeli. Arī seksu sauc par mīlestību. Nevajag. Seks ir labs. Seks ir labs, bet tas lietas vajag stingri norbežot. Un es ļoti mīlu visas savas modeļus. Es iemīlējos platoniski pilnībā, un tajā brīdī, kad es fotografēju, es pilns ar mīlestību. Savādāk tu nevari uztaisīt labu bildi. Es nevaru, jo tas ir tas veids, kā veidojas attiecības. Tev jāmīl gan darbu, gan vispār visi, tā kā saka, Dievs ir mīlestība. Tev tojās lieldienas, un viss, ko tu dari ar mīlestību, un tas arī veido tos augļus, un dod to ražu pasaulē. Tas ir galvenais ir mīlestība. Gan darbā, gan dzīvē, gan starp cilvēkiem un vispār. Vai nedaudz? Es nevaru, es tev visu tā atbildes jautājumu, un es domāju pie sevis, kā man ir. Es tik zinu, ka es skatos, ka notiek. Man ir bijis tā, ka tāpas ir maz un puiši un meitenes pliki ģērbjās tur skriet. Es atnāku mājās, es nekā neatceros. Jo es vienkārši strādāju. Es vienkārši, es strādāju, daru savu darbu. Bet tu vienalga mīli viņus, tev nedarīt to savu darbu, neģert tos modeļus. Es tomēr skatos tāpat kā vispār. Es skatos kā uz gaļu, kā uz... Nē, es skatos, kāda ir seja, kāda ir stāja, kāds ir defilē, cik viņi maksā, vai viņi var izdarīt to, ko man vajag. Es skatos kā uz darbu, tomēr es nemīlu. Es mīlu savus kleitas, kleitas arī nē. Nē, tu visu mīli kopumā. Man patīk process, man patīk, bet tas es nevaru izdalīt. Un modeli ir tikai viens no tādām lietām. Bet sapratiet, tev ir attiecības uzreiz ar vairākiem cilvēkiem, vairākiem modeļiem, modeļus skatē, vairākiem puiši, vairākiem... Tas ir liela... Nav attiecība. Es esmu maita, es nerunāju ar viņiem. Ko tu muldi, tev ir attiecības? Tāpat. Tu kaut ko zini vairāk nekā es? Jā. Nē, es tā nevaru, nē. Es kādreiz tā darīju, man bija savu komandu, kā Šeilē, piemēram, draugi. Viņas draugi tikai izrāda viņas darbu. Ar draugiem labāk nevajag. Bet es nevaru no viņiem paprasīt atbildību, un es to izbeidzu vienā jau kā dienā, ka es ņemu tikai pliki ar līgumiem, bez nekādām emocijām, skarbi, nevar dabūt labu rezultātu, ja mēs uķināsimies, un būs kaut kādas personīgas ieinteresētības. Es nevaru tā strādāt. Un vēl es nemīlu nevienu citu, es mīlu sevi, savu ģimeni, uzdosim man neinteresē, un valsti vairāk kādas pēc tavām domām ir Latvijas sievietes? Te mums tāds viens jautājums. Ienāca. Kā tu domā? Burvīgas. Viņas ir, tas ir mūsu lielāka devena, mūsu Latvijas sievietes, jo viņas ir tā kompensācija par visiem pārējiem trūkumiem, par pelēko debesi, par inflāciju, par lietus, par sniegu, un tāpēc arī šī pasaulē, mēs spējam šeit izdzīvot, pateicoties viņiem, es domāju. Jā, es arī nezinu, ja man netaisīja te, es nemazgāt drēbes, es varbūt pa galām. Tā pareizi ir. Bet cik es zinu, mums arī redz, pateicoties sievietei Elitai Patmalniecei,
cilvēkam, kas prot zīmēt galvas, viņi ir atlasījusi skaistas drēbes priekš tevis. Un es domāju, ka pienācis laiks mazliet paeksperimentēt ar tavu stilu un pēc tam parunāt vispār, kādas brenda drēbes tev patīk vai nepatīk. Tā kā es domāju, ir laiks pavadīt tev, viņš zina, kur jāiet, un tur gaida vēl viens, kas zina, kas viņam ievelk mugurā. Bet arī Elīte, tu tikko atbrauc no Parīzes, es redzēju, tu tur vienā beņķī nofotografējies, otrā beņķī. Tā, par to, ka tagad Gagas siltumnīcas uz galvas ir modē, Gagas kurpes ir modē. Kāds siltumnīcas? Es vienmēr kā es viņu redzu tās brīnos. Vispār Parīzē kolosāli. Tāds iespējas par to Parīzi, piemēram, tā ir arī tāda pasaules pilsēta, kur vienmēr ir gatava cilvēks pārsteigt, gan ar mākslu, gan ar modi. Vispār runājot par skatulogiem, it kā nebija nekas tāds. Var redzēt, varbūt kaut kāda krīze bišķīt, kas uzlec vairāk bija tie apavatiem papēžiem, tie Gagas. Bet tā, principā, Pompidu centrā visāds izstādes, tad būs, tad jau ir Matīs izstāde, un tā es biju Demian Hērst izstāde galerijā, kur ir tikai balta telpa un pumpas. Jā, es redzēju, es apskatījos tavu galeriju, es jau ar Nīno turējos, visu tavas bildes. Jā. Es tā domāju, ielikšu to galeriju, lai cilvēki arī iedvesmojās, un Parīzē bija silts, un tomēr tas ir, kad ir labi, ka pilsētā ir māksla, un viņiem ir, teiksim, fondi un, teiksim, mākslinieki, tā kā, ka tā māksla tomēr to pasauli dara tādu, skaistāku. Labi, ne jau tu vien biji Parīzē, es vakar atlidoju no Šanhajas. Un kas tad tur labs? Es arī redzēju, kā te ir makarons pie strūklakas. 23 grādi, un es gribu pateikt, ka laimīgā vispār kārtā es tiku līdz Latvijā, jo Aeroflots nekad nelidojat ar Aeroflotu. Nekad neapmeklējat Maskavu un Šeremeķevu, jo lielāk miskas es neesmu pasaules redzējis, vienkārši es garīz neatlidoju vispār. Lidmašīnas kavējās viss, cik vien ir iespējas. Kas tad tai Šanhajā jauns? Forši, tu zini, kas man patīk apaut, kas ir modē. Man patīk apavi. Vispār krāsainām zolēm vīriešiem baigie bija zeķis. Jā, man ir ļoti, tās ir Japāņu dizains. Japāņi, es viņus valkāju pēdējos 10 gadus, tāda stila zeķis, kā vienas firmas zeķis valkāju. Tātad vispār modē strīpaņas vīriešiem, Rīgā nopirka ar strīpaņas. Man ir vēnis tāds, tu viņi beigsies zeķu laiks, es varēs visu strīpas redzēt tāpat bez zeķiem. Bet tieši tā, ka Šanhajā tagad ir, kas tiešām tā ļoti iekrīt acēs. Tie paši putekļi mēteļi, tādi aļā Barberī, tādi ir ļoti skaisti šorti, visa veida. Tagad ir sievietēm, es nezinu, pat ziemā vispār viņiem šorti ir arī ziemas drēbes skaitās. Bet cik viņiem tur grādi? Tagad ir 23, bet ziemā bija augstis, kad pēdējais bija, tad bija ļoti augsts, bija -5 grādi. Kā tev dēlam iet tur labi? Es redzēju ar galerijā dēls. Viņam smuka meitene. Ko? Viņam smuka meitene. Tā nav, tā ir mana pārstāva Šanhajā, ko tu redzēji bildēs. Tā ir Aki Younga. Viņa īstenībā ir aģente lielā kino, teiksim, kompānijā, kas filmējās visi Jackie Chan un visi. Nē, tā ir mana aģente, kas pārstāv manas intereses tur. Tā ir vienkārši draugs. Viņa draudzene ir Holandē, mācās arī prestižā mākslas skolā kino, bet viņa ir slikta. Nekas tur nebūs, es pateicu. Tādā veidā. Es domāju, varbūt mūsu viesis ir gatavs, un ko es par sevi stāstu, cik intīmas lietas. Nē, bet vispār viesis ir vispār ļoti garīgs cilvēks. Es esmu priecīga, tu zini, man jau vienā momentā likās, ka es auras redzu, man jau likās, ka es varēšu sākt ārstēt kādu. Jā, viņš ir interesants. Nē, tiešām jauks cilvēks. Man pilnīgi nieznagi, man vajag jaunu sesiju, bet man it kā pa pusē jau sarunāts, es varētu pie viņa noeksperimentēt. Viņš pārāk pa gudru priekš tevis, man liekas. Man jābeidz raidījums, man trūkst vārdu vienkārši. Mūsu viesis ir gatavs. Sakaru pārbauda, nav neskrien puspliks, tikai nebaidi cilvēki. Varbūt viņiem neder. Reku jauks tēvs, tas ir no Timberland, tev aizmugurē. Jā, es zinu, šis ir kolosāls. Kas? Tas zaķis jau tad ir no Timberland. Tas ir no G-Star. Redz, es teicu, ka tev tas krūtākais Latvijas. Mani noliktu proti, pati tu vai nebūsim sīkumā. Jā, nebūsim sīkumā. Šis ir no G-Star krūtākais veikals galerijā Centrs jauniešiem. Ir. Un es tik vienīgais gribu pateikt, ka tie veiksmnieki, kas skatās šodien raidījumu, es jums varu pačukstēt, ir apritējis tieši gads, un šis ir jubilejas raidījums, 10. pēc skaita. Tiešām? Ko tiešām? Tu man labāk izstāsti par to, ka tu teici, ka neviens fotogrāfs ar tevi nav fotografējis, iekāpis nav tev pārgulējis. Man tas interesē. Viesis, nevar manīt. Kungs, cik tu esi. Ļoti jauki. Es domāju, ka var jau... Vispār kolosāli apsties tad kurpes moderns, un tu vispār jutīsies brīvs šeit tērā. Tad viņam iepriekšējā zāba, kas bija kājās, ar kuriem viņš atnāca, arī bija burvīgi. Jā, ļoti kolosāli. Mēs teicām, ka mūs piesaistīja kā ļoti garīgs cilvēks, un vispār esam priecīgi, kad iepazinām. Ļoti, šis ir no veikala Timberland, jā?
linu krēkls, tāds bikses kokvilnīgs, un vispār Tad ļoti līnas tev tagad atbilst. Mēs ļoti esam modē, jā. notrāpījuši. Jā, es valkāju līnu vasaras laika, protams, jo tas ir Līns ir labākais. burvīgs. Man ir viens materiāls. seks, kas nenozaga manu somu ar visiem maniem līna apģērbiem. Man būs arī iemesls tagad izteikāt. Man izstāde arī būs līna, man būs starp citu izstādes noreklamējuši galerijā Istab 11. aprīlī, un man ir līna, es atkal līnus paņēmu nokrāsoju un apdrukāju krāsainās. To es redzēju, ko tu taisi. Tos tu Tāda taisi, kuriem kam. zīmējuma. Jā, man būs tāda krāsaina. Nu, labi, Līne. viņi reklamējās, es jums arī izreklamēšu. 13. aprīlī stājam Morā Dāvidam jaunās kolekcijas skate. O, jā. Milzīgs pasākums. Redz, kāds reklāmas pasākums. Un protams, Un tev kāds ir? maijā numurā pasteigā ļoti labs O, stylings es noteikti ar nopirkšu. surrealistiskiem un kubiskiem Seriāli, motīviem. super, Jā. seriāli. Zinu, ko es Kolosāli. piemirstu. Es tad atceros, Zibens man nospersies, to nepateikšu, kad mums taču cienījamies Vilnieks uzdeva tik jauku jautājumu. Un Tiešām, viņam ir no pasaules optikas dāvana karta, viņa ir aizzīmogota tiesa, es nevaru pateikt, O, kādu tas tā summu. kā krūta. Var tā ir vēstule no mīļotās. Vai No varbūt pagājušā tā- gadsimta, jo tas varbūt tā ir zīmogs. lēca. Lēca? Kas tas ir lēts? Tā, bija Nu jā, bet nē, drīzāk izskatās, ka saka meitenes skaistām acīm viena ir aizsīsta finieru, otra kā krējums. Tas tā neko neizsaka. Nu labi, tās ir upjības jau. Mums jātiec maz laika, mums ir 5 minūtes, bet es domāju, ka pa 5 minūtēm es zinu, ka var izdarīt, lai diezinu ko. Kādi ir tavi plāni, uz ko tu tiecies? Un pašās beigās es gribētu tomēr novēlējam kaut ko tādu mūsu publikai, visiem Latviešu pārējiem. tautai. Latviešu tautai. Nē, novēlējums modelēm. Nē, vai novēlējums Es. modei vai kaut kas Jā, tāds. par to, kā tu redzi un uz kurieni iet. Jo, piemēram, es esmu pārliecināts, ka latvieši ir tiešām braukājot pārzemēm, dzīvojot tur. Mēs esam ģeniāli, mēs esam ļoti talantīgi. Uz tik maz iedzīvotāju skaitu elite neraudz degunu. Parēķina, ka mēs esam 2 miljoni. Opera dziedātāji, kas aizņem, sākot ar Covent Gardenu un beidzot, es nezinu, vēl Skalu, ir Latvijas izcelsmes, fotogrāfija, baletdejotāji. Mākslā mēs rullējam. Jā, tā saka. māksla, pēc hokeisti, labi, lai runā sportisti. viesis, Uz 2 Dāvid. miljoniem mēs esam fantastiski talantīgi. Arī, tu arī redzi savus amatu brāļus. Kā tu redzi to visu? Kur ir tā vaina, kāpēc mēs sevi nenovērtējam? Nekāda vaina nav. Pastāst savu vīziju. Es domāju, ka mēs ļoti strauji mainamies, mēs ļoti attīstāmies pēdējā laikā un izmainamies visi šeit, jo mums nepaveicies dzīvot laikā, kad viss strauji mainās. 90. gadi krīzē, tagad Tas ir mans mūžs. Es teicu, es vairs nevaru izturēt, es esmu noguris. Jā, tu esi noguris no šām krīzēm. Vecums. Bet mēs spējām Pati ātri adaptēties, mainīties, un mēs esam ļoti kreatīvi tauta. Jā, man liekas, ka mēs jau esam latvieši kā baktērijas, jo mūsu visu laiku ar kaut kādām antibiotikām visu laiku presē nostāt ar reformām. Cilvēks vispār kā baktērija visā pasaulē cilvēki vienādi principā. Nav, es esmu Ne redzējis, ar viss ir ko mēs savādāk. neesam baigi tur tādi atšķirīgi. Un visi cilvēki ir un- dzīvīgi, jā. viņiem ir daudz resursu, viņi vienmēr izdomā un tā cilvēks virzās. Jā, bet par Latviju. Ko Par tu Latviju, vēlētu? ja- Kā tu skaties vispār? Ja mēs vienkārši turpināsim rūpīgi strādāt, mums viss izdosies. Es domāju, ka mums ir labs potenciāls. Un to, ka šobrīd modes industrija tik strauji un labi attīstās, tas ir ļoti labi. Un tas ir tradicionālais bizness šeit Latvijā. Un pat padomju laikā tas bija labi attīstīts. Un tagad, ka daudz jauno dizaineru, daudz enerģijas, un viņi spēj izdarīt lietas, kas ir domātas ražošanai, un kas pārdodas, un kas labi pārdodas. Un tas ir tas, ko mums vajag izmantot, lai dzīvotu, lai attīstīties. Jo mums nav daudz resursu, mums nav nafta, mums nav zelts, jā, bet mēs esam ļoti Kreatīvi, tas ir radoši. Jā, radoši un spējam izdarīt Redz, tu labas mums lietas. iedvesmoji, varbūt ar kaut ko uztaisīšu. Ak, kungs, es iedomājos tavu nākamo gleznu. Okay. Kāpēc? Bet tiešām ir jādara. Un... Nē, vaina ir tāda, ka elita. Es jau godīgi pasaku, viņi ir
Tu esi ģeniāli. Atceries vēl sen apakaļ, ka tu operā kaut kādu izrādi taisījies, bija noskatījis tev vienu skici ar laivu, ka ļoti vecs skici, ko tu pat neatceries nepabeigt. Un es viņai prasu, viņa saka, es saku, Elīt, man vajag to skici, es kaut kur redzēju. Ko tu runā? Bet tur ratā, tāds kaks kaut kāds, man kas nesanāk. Šitā glezna, aiziet pie viņas mājās, tik skaista glezna. Šitā glezna vēl nav pabeigta, es nezinu. Nē, nu vispār mēs secinām, ka vajag domāt labas domas, nevajag sev nolikt. Saprota, tu rasies mirt, lai tev kāds atzītu. Labi, nevar vēl mirt. Vispār jānodzīvo, cik katram ir lemts un viss jāizdara mums, un te jau viss būs Latvijai labi. Viss. Labi, es domāju, tās skaistās nots, kad, kā teica savā laikā mūsu eksprezidente, mēs visi, nu labi, es vēl papildināšu, protams, mēs esam varani, mēs esam skaisti, mēs esam bagāti, mēs esam tievi, jauni, bagāti un tā tālāk. Gudri. Jā, bet, nu, paskatoties, pabraukājot Riņķī, arī to ielidošiem piekritīs, kad Latvijā ir milzuma daudz talantīgu cilvēku, vienīgais, ko vajag gribas spēku, rūpīgi strādāt, un pārējais jau viss būs. Ar tādu labu noti. Es domāju, paldies Vladimiram, ka mēs iepazinām tādu cilvēku, jā, tu mūs arī iedvesmoji. Burvīgi cilvēku, un protams, nebūtu iespējams ne jums garināt laiku, ne ēst patīkams brokasts šeit Vīnu studijā, ja nebūtu galerijas centrs ar lielisku atpūtas iespējām un, protams, iekšpirkšanās iespējām. Un, protams, mūsu labvēļi, kā šī gadījumā, tas ir veikals, tas ir veikals Timberlands, starp citu, man viņa kurps ir kājās, labs zīmols, un Dāvada Kart šīs dienas viesim no Timberland. Paldies. Paldies tev. Paldies tev. Un mēs ar Elitiņu atvedamies no šīm viesmīlīgajām telpām Vīnu studijā, pasakot paldies par garšīgu kafiju un uzkodām. Novēlam jums burvīgu vasaru, skaistu pieneļu laiku, līgsmus Jāņus, un Ralf, varbūt rudenī atkal mēs jau sestdienas rītos jūs modināsim un iepazīstināsim ar lieliskiem cilvēkiem un ar jaunumiem modē. Paldies! Paldies.